Svaru vest. Pirkt vai nepirkt? Ja kalistēnikā būtu kāds cheat-code, lai kļūtu stiprāks, tad tā būtu svaru vest. Tā paņem vingrinājumus, kurus tu jau zini, un ļauj tos pakāpeniski padarīt grūtākus, ļauj to nepārtraukt nemeklēt ar vien sarežģītāku vingrinājumu variāciju. Bet vai tev tiešām ir vērts iegādāties? Lai to noskaidrotu, apskatīsim plusus un mīnusus. Sāksim ar plusiem. Pirmais - tā ir perfekta progresīvā pārslodzē. Lielākajā daļā svaru vestēm svaru var palielināt ļoti mazos soļos, bet tikai par 1 kilogramu. Tas nozīmē, ka tu vari pakāpeniski palielināt vingrinājumu grūtības pakāpi, neveicot milzīgu lēcienu pretestībā. Ja šodien tu vari izpildīt 10 pievilkšanās ar 10 kg, nākamnedēļ tu vari pievienot vēl 1 kg, tad vēl 1, tad vēl 1 un tad vēl 1. Tas padara progresu ļoti viegli izsekojumu un ļauj laika gaitā pakāpeniski kļūt stiprākam. Otrais - tā ir ļoti daudzpusīga. Protams, tu vari to izmantot kalistēnikā. Atspiešanās, dipi, pievilkšanās, pietupieni, izklipieni, gan jebkuru vingrinājumu savu ķermeņa svaru tu vari padarīt grūtāk, uzvelkot svaru vesti. Bet tu vari to izmantot arī kardio treniņiem. Tu vari to nesāt ejot, skrienot vai pat kāpjot pa kāpnēm, lai sadedzinātu vairāk kaloriju. Tāpēc atšķirībā no dažiem citiem kalistēnikas piedarumiem, svaru vesti nav paredzēta tikai spēka treniņiem. Trešais - tā var būt labāka par svaru jostu. Svaru josta ir lieliski priekš pievilkšanās un dipiem, bet būtībā tas ir viss, kam tā paredzēta. Savukārt svaru vesti var izmantot gan jebkuram vingrinājumu savu ķermeņa svaru. Ar to tur veikt atspiešanos, izklipienus, pietupienus, pievilkšanos, dipus un pat kardio. Un tā kā svars ir sadalīts ap tavu rumpi, tev nav starp kājām piekārtas svaru rips, kas treniņa laikā šūpojas apkārt. Bet, protams, ir arī daži mīnusi. Pirmais - tā ir dārga. Kvalitatīvu svaru vestu var maksāt ievērojami vairāk nekā pretestības gumiju komplekts, un ja vēlies tādu ar lielu svaru ietilpību, cena var kļūt diezgan absurda. Otrais - svara daudzums ir ierobežots. Katrai vestē ir maksimālais svars, ko tu vari tajā ievietot, un agrāk vai vēlāk tu no tā izaugs. Mana svara vesta tur tikai 20 kg, kas nav nemaz tik daudz, ņemot vairāk ar svaru, jo tur pievienot 100 kg. Iedomājies, ja pastāvētu 100 kg svaru vesta. Kā tu to vispār uzvilktu? Trešais - tā nav īpaši pārnēsājama. Salīdzinot ar kaut ko tādu kā pretestības gumijas, svara vesta ir daudz nērtāk pārnēsāt. Gumiju komplekts svar gandrīz neko un var ietilpt tavā mugursomā. Savukārt svaru vesta var būt diezgan smaga un nērta, it īpaši, ja tajā ir ievietos liels daudzums svara. Tāpēc, lai gan tehniski tu vari to paņemt līdzi jebkuru, tā noteikti nav tāda lieta, par kuras nesāšanu varētu aizmirst. Un ceturtais - tā var ierobežot to kustības amplitūdu. Atkarībā no vestes dizaina, tās priekšpuses var traucēt tādos vingrinājumos kā atspiešanās, neļauj to nolaisties tik zem, kā tu varētu bez tās, un samazināt kustības amplitūdu. Tāpēc, ja tu svaru vesti izmanto atspiedienos, to vajadzētu pārliecināties, ka tavs plauks ir paaugstināts virs zemes, lai tu varētu izpildīt vingrinājumu pilnā kustības amplitūdā. Labi, tas arī viss par plusiem un mīnusiem. Tagad atbildēsim uz jautājumu, kuru tu gaidīji. Pirkt vai nepirkt? Un man atbilde ir, tas ir atkarīgs no tavas situācijas. Es nezinu tavu situāciju, tāpēc nevaru droši pateikt, vai to vajadzētu vai nevajadzētu iegādāties svaru vesti. Taču es varu pateikt, kam svaru vestes ir perfekti piemērotas. Pirmais cilvēku tips ir jebkurš, kas vēlas vienkārši veidu, kā progresīvi palielināt slodzi kalistēnikas pamatvingrinājumiem. Ja tu vēlies kļūt stiprāks tādos vingrinājumus kā pievilkšanās, dipi, atspiešanās un pietupieni, nepārtraukt nepārēj uz sarežģītākām variācijām un neesi kopis ar naudu, svaru vesti padara progresīvo pārslodzi ļoti vienkārši. Tu vari vienkārši pievienot pa 1 kg un pakāpeniski kļūt stiprāks, turpinot izpildīt tos pašus vingrinājumus, kurus tu jau zini. Taču pat tad svaru vesti nav nepieciešama. Tu to viegli vari aizstāt ar mugursomu. Vienkārši piepildi to ar svaru, uzliec uz muguras vai vēderu un sāc trenēties. Acīm redzami iemeslu dēļ tas nedarbosies veicot atspiedienus stājā uz rokām, bet tādos vingrinājumos kā pievilkšanās, dipi vai atspiešanās, tev svaru vesti nav nepieciešama. Tādu pašu efektu var iegūt, izmantojot mugursomu un pats to piepildot ar smagumiem. Tāpēc šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc to varbūt nemaz nevajag iegādāties. Es pats svaru vesti iegādājos, lai varētu palielināt slodzi atspiedienos stājā uz rokām, bet tas patiesībā ir vienīgais iemesls. Pārējos vingrinājumus es mierīgi varēju izpildīt ar smagu mugursomu. Un otrais cilvēku tips ir jebkurš, kurš ir interesēts kardio treniņos ar pievienotu svaru. Tur izmantot svaru vesti pastaigām, skriešanai, pārgājieniem, kāpšanai pa kāpnēm un gan jebkuram citam kardio veidam. Tas padarīs tevi stiprāk konkrētajā kardio veidā, un kad novilksi svaru vesti, jutīsies tā, kā staigāts pa mēnesi. Bet arī šeit var iegūt tādu pašu efektu, izmantojot mugursomu. Īsumā sakot, pērc svaru vesti tikai tad, ja tev ir nepieciešams pievienot svaru savam ķermenim un smagu mugursomu īsti nav variants. Visos citos gadījumos lētāk būs vienkārši izmantot mugursomu. Ceru, ka šis video tev bija noderīgs, un ja vēlaties, lai apskatu vēl citus treniņu piedarumus, ierakstos komentāros. Čau!